Komunālā pārvalde šodien bija pulcējusi žurnālistus akcijas sabiedrības Latvijas autoceļu uzturētājs Liepājas ceļu rajona Liepājas iecirkņu bāzē, lai izrādītu dienesta gatavību ziemas sezonai. Kā pārliecinājās žurnālisti, zāles ielu kaisīšanai no Vācijas atvest lielos daudzumos, un, kā sacīja Liepājas ceļu rajona Liepājas iecirkņu direktora vietnieks Armands Sanders, tās ir ap 2000 tonnām, kas varētu būt pietiekami visai sezonai. Arī tehnikas ielu tīrīšanai un kaisīšanai ir pietiekami, bet nepieciešamības gadījumā varēšot iesaistīt arī apakšuzņēmējus. Šoziem gan ielu tīrīšana kļuvusi sarežģītāk, arī sniega izvešana tiks risināt citādi. Vairāk par to komunālās pārvaldes vadītājs Jānis Neimans un Liepājas ceļu rajona Liepājas iecirkņu direktora vietnieks Armands Sanders. Gatavojot jauno iepirkumu, mēs ļoti rūpīgi izvērtējam iepriekšējo 4 gadu pieredzi. Dažādos griezumos mēs arī sapratām to, kad iepirkums no visas loģikas būs dārgāks nekā iepriekšējais. Tas ir tas, ko arī jau šodien Sanderkungs informēja. Tā ir degviela, tā ir pilsētas specifika, luksofori, šie vidējie braukšanas ātrumi, saliņas, pussaliņas apbraukšana. Tad tas vairs nav valsts, autoceļš, kuram ir ļoti maz piebraucamie ceļi, kur var braukt transporta ātrumā turpat un darīt savu darbu. Šeit tas viss ir savādāk. Protams, visi sadārdzinājumi, kādi ir jau pieminētiem energoresursiem, sāls un iespējams varbūt arī darba algas. Mēs sapratām, ka mēs izdalījām šo iepirkumu atsevišķi, un pirmkārt tātad mums ir salīdzinoši mazs risks, ka tas sniegs būs jāved, un daudz būs jāved, un otrs tas, ka šeit varētu būt lielāka konkurence. Tātad ir ļoti daudz uzņēmēji, ir dažādas būvfirmas, kam ir šāds transports, kas var to darīt, un arī šī iekraušanas tehnika. Un, protams, to parādīs tikai šī ziema, vai mūsu, doma, mūsu analīze bijusi pareiza, un mūsu pieņemtie lēmumi ir pareizi. Mēs ceram, ka tas tā būs. Daudz jauni projekti tiek realizēti attiecībā pa ielām, pa būvniecību. Tas mūsu darbībā, ienes tādas izmaiņas arī, kad viņas paliek komplicētākas, kā mēs sakam. Tas ir luksofori vairāk parādās, sadalošās joslas, saliņas. Un līdz ar to arī attiecīgi tā mūsu darbība arī vairs nav tāda, kāda viņa bijusi 4 vai 10 gadus atpakaļ. Tas nozīmē, ka tā, ir sarežģītības pakāpe ir augstākie un darbi grūtāk izpildām īstenībā. Es domāju, ka mēs tiksim galā, jo mēs šiem darbiem esam arī gatavojušies attiecīgi. Un tehnikas mums ir tās pašas, un, kā es jau iepriekš teicu, arī mums ir viena jauna mašīna. Šobrīd vēl viņa Rīgā tiek aprīkot ar kaisīšanas iekārtu, bet kas ir tieši speciāli paredzēta Liepājas pilsētai. Tā būtībā ir mūsu investīcija priekš pilsētas ielu uzturēšana. Attiecīgi ir sniega frēzi ir iegādāta arī, kas arī varētu, labāk veikt tīrīšanas darbus sniega uz šitām pašām visām sarežģītajām lietām un saliņām un sadalošām joslām. Tā kā pa lielam es domāju, ka mēs esam gatavi, un arī saslēgti līguma ar apakšu uzņēmējiem, ja gadījumā būs nepieciešamība un apstākļi būs tādi, kad vairs pašā savu tehniku netiksim galā, tad arī būs iespējas piesaistīt citas tehnikas.